zīdpapīrs saules gaismā. Lai uzrakstītu tradicionālos ceļa vārdus jaunajam, daru to jau vairākus gadus, salikšu kopā divus stāstus. Varbūt daudz no jums būs dzirdējuši vai lasījuši par notikumu tik smalks kā zīdpapīrs. Izstāstīšu vēlreiz. Bija 2013. gada Latvijas pelēkais rudens ar izrietošu noskaņojumu, kad reiz esot dušā savā ļoti biežajā atklāsuma vietā, kā zibens šautru, ātru, taču paliekošu uz visiem laikiem atskārtu vienu lietu. Vakar domāju un jūtu tā, šodien pavisam citādi. Aizvakar vēl pavisam citādi. Kāda tad ir tā mana īstā pārliecība, pareizā jušana, kas palīdzēs zināt, lūk, tā esmu es patiesā. Tajā dušas brīdī sapratu, ka īstā es nav ne mana vakardienas, ne aizvakardienas doma vai sajūta par sevi. Tās visas ir plūstošas un vienmēr mainīgas, kuriem ir simtiem dažādi iemesli. Planētu kombinācijas, kas izspēlēs caur manu apziņu, kaimiņu aiz sienas, vibrācijas, sociālo portālu, kolektīvās enerģijas, laikapstākļi, personīgais hormonālais fons un vēl daudz dažādu citādi iemesli. Īstā es esmu balta tīra lapa. Bez visu uzskaitītā un cita, ko te nemaz neuzrakstīja. Īstā es ir absolūts baltums, tīrība, kuru neskar nekas no nemitīgi mainīgajām krāsām, niansēm, viļņiem un vilnīšiem. Pēc dažām dienām iznāca tikšanās ar kādu dzenu meistaru. Viņa seminārs kārtējo reizi notika manā studijā un beidzot nolēma aiziet arī es un iepazīties studijas saimnieces status, loma šī visa kontekstā. Deva iespēju intervijai ar meistaru jeb sarunai, tet-a-tet mazajā telpā. Parasti meistaru klātbūtnē man jautājumu nav. Arī šoreiz. Tomēr kaut kas bija jārunā un tad izspiedu no sevis dušas pieredzi un baltās lapas stāstu. Meistars nosmējās un teica, jā, tieši tā, balta lapa. Ar laiku atklās vēl. Mums ir tik daudz lomu, krāsu, izpausmu, emocijas, skumju, prieku, vilšanos, uzvaru, klusumu, trokšņu. Tā visa mērķis var kļūt viens varens sevis, kā tīras baltas lapas iepazīšanas stāsts. Nekautrējos dalīties ar savu piemēru, vērīgie būs pamanījuši, ka spēlējos ar savām dažādajām lomām, izpausmēm un krāsām. 2024. gadu astronomi ir atzinuši par gadu ar super daudziem saules uzliesmojumiem un magnētiskajām vētrām. Lielais saules, mūsu visu sistēmas centra, aktivitātes gads. Kas ārpusē, kas iekšpusē, kas augšā, kas apakšā. Makrokosms un mikrokosms ir viens un tas pats. Atšķirība tikai mērogā. Un saule daudzās ezotērijās sistēmās simbolizē es-apziņu. Lai izdodas iepazīt sevi patiesi. Cauri vētrām, krāsām un viļņiem. Mirdzēt, darīt un būt.